Jo kāpēc gan nefilmēt video sēžot uz galda? Jā, es uzvilkšu brilles, lai es izskatos gudrāk, ja vienkārši. Sveiki visiem, ar jums esmu es, Alise. Un šodien ir mana nedēļa jauns video. Nē, es negribu tā teikt, jo es zinu, ka man katru nedēļu nav video, bet priecāsimies par to, kas ir. Un šajā nedēļā es jums vēlos parādīt, kas atrodas manā skolas somā. Ja jūs vēlaties redzēt, kas atrodas manā tagadējā muguras somā, tad varam sākt. Mana skolas soma izskatās šādi te. Viņa ir diezgan ietilpīga un liela. Tā ir tā kā rokas soma. Viņa iegādājos Amerikā un es varētu teikt, ka viņa ir diezgan ērta. Viņai ir 3 nodalījumi. Viens ir tas pats lielākais, kas atrodas šeit ārpusē. Tad ir lielais nodalījums, kas atrodas iekšpusē. Un tad ir šeit vēl iekšpusē vēl viens maziņš nodalījums. Tā kā, jā. Tā ir Nine West soma. Un es nezinu, kādā veikalā es viņu nopirku, bet, es ceru, ka jūs redzat vispār kaut ko. Tā, es pabīdīšos. Dievs svētītājs. Labi, bez tām varēsim iztikt. Kā jau katram cilvēkam, somā atrodas grāmatas un burtnīcas, bet man ir tā kā grūti visas pacelt un parādīt. Šīs ir apmēram visas tās grāmatas, kas mums ir, un vēl tur 4 nokrita, bet viņas ir smagas un daudz, tā kā, es domāju, pietiks ar šo te grāmatu apskati. Labi. Ja jau visi, tad visi, jā. Tātad. Jā, tātad starp visām grāmatām ir arī mana dienas grāmata, un ja vēl ar vienu kāds nezinu, kurā skolā es eju, tad reklāma manai skolai. Tā kā sākšu no kabatiņas, no šīs te kabatiņas, kas man atrodas šeit iekšā. Tātad pirmā lieta, ka jūs redzēsiet, šeit būs mans maks, kurš ir no kaut kāda ādas veikala, kurš arī bija Amerikā. Nākamā lieta, ko jūs redzēsiet šajā tā kā ārpuses nodalījumā, būs manas brilles, jo pašlaik te nav iekšā, bet te ir tikai brīļu maks, bet tur parasti stāv manas brilles, lai man būtu vieglāk viņas atrast visā tajā bardakā, kas atrodas lielajā kabatā. Vēl man te ir iekšā austiņas, jā, vienkārši parasti rozā austiņas. Un tas arī ir īstenībā viss, kas man atrodas lūk šajā te kabatā. Un tāpēc mēs varētu ķerties pie šīs te lielās kabatas, kur atrodas vispār. Varbūt jūs pamanījāt, kad es nepieminēju penāli. Jā, tātad lielajā kabatā pie grāmatām man atrodas arī mans penāls, ko es pat apzīmēju. Es zinu, man ir talants. Es zinu. Tad manā penālī atrodas korektors, jo nopietni es nevaru izdzīvot bez korektora. Manā penālī atrodas asināmais ar zirgu. Jo, kāpēc ne? Režgumija, lineāls, 17 cm garš, 2 parastie zīmuļi, 2 pildspalvas, tie skaitā viena ir dzēšamā ar šo te galiņu, kas padara tā kā, ar ko var izdzēst, ko tu uzrakstīji. Pārējie ir pārsvarā nolūzuši zīmuļi, jo, tad, kad man viņus vajag, tad tikai tad es viņus parasti uzasinu. Lai cik dīvaini arī tas neizklausīties, man ir 2 penāli, jo tajā es vienkārši fiziski nevaru savāst visu, kas man nepieciešams. Tāpēc mans otrais penālis, kurš ir no firmas Gabo, viņš izstās šādi. Viņam ir 3 atvērumi, tā kā viņš ir daudz ietilpīgāks un jā, tur izslēdz daudz ko vairāk. Šajā ārējā kabatiņā stāv šķēres, ja piemēram kāds man taisās atņemt ēdienu, vai arī vienkārši man sāk krist uz darbiem. Tad šeit stāv arī mazā līme. Otrajā ārējā kabatiņā atrodas mani vienkārši dzīve. Špīkeri. Jā, šis bez špikeriem tur parasti atrodas mani highlighteri, bez kuriem es nevaru dzīvot. Tāpēc, ka šīs tās krāsas, kas man tā kā visvairāk patīk, pārējās īsti nelietoju, rozā, zaļa un dzeltena. Šie visi ir highlighteri, ar kuriem es vienmēr izceļu definīcijas matemātikā un pārsvarā matemātikā. 2 krāsainās pildspalvas, ko man īstenībā uzdāvināja mītapā, un vienkārši man viņas patīk, un tāpēc viņas ņem līdzi, tā kā, ja man vajag kaut ko uzrakstīt krāsaini, tad. Vēl ir trešā un lielākā kabata, kurā man atrodas ļoti netīri flomasteri. Kāpēc viņi ir netīri?
Tur skatījums ir tāds, ka man tur vienreiz izbira tā kā asinām tās daļiņas, ja? Un vienkārši visu foams ir nospēlējies, tā kā viņi ir ļoti netīri. Tas tālāk, kas atrodas manā lielajā kabatā, tad šeit noteikti atradīsies ūdens. Viņā vēl ir nodalījums, lūk, šis te nodalījums. Ja? Es nezinu, vai jūs redzat, bet šīs te nodalījums. Man atrodas manas atslēgas, jo tad viņas vienkārši var atrast ātri. Šīs ir manas mājas atslēgas, un šīs ir manas skapīša atslēgas. Tā kā. Nākamā lieta, kas atrodas manā somā, lielajā kabatā, ir šis te interesanta formas blociņš, kas ir mans depopa bloks, kurā es pierakstu savas tikšanās reizes un vietas, kā arī cenu, cik maksā produkts. Un lai es vienkārši atceros, jo man ir ļoti fiziski grūti vienkārši atcerēties visu, kāds esmu sarunājis satikties ar ko un kur un kurā dienā, cikos. Tāpēc te ir bloks, kurā es varu rakstu piekdiena, un tad tikai rakstu rindiņā, cikos, kur, kā, ar ko un kas. Jā. Nākamā lieta ir mans lādētājs, jo, un pat pēdējā lieta, pie kuras mēs uzkavēsimies, ir mans kosmētikas maciņš, vai tā to varētu saukt. Tas ir Victoria's Secret kosmētikas maciņš. Šeit atrodas mans mana uzacu braše, jeb manu uzacu ķemētājs, es nezinu, kā arī tā kā Essence Make Me Brow uzacu želēja, All-in-One BB Cream The Body Shop. Ko es ieblendoju sejā ar šo te, kā viņu tur sauca, kādas šķības jūs jāredz, to es ieblendoju viņu iekšā. Un kā pūderi, tad es lietoju šo te pūderi, man nav jausmas, kā viņu sauc, un izmantoju šo Essence Kabuki brašu. Tā lieta ir skropstas, un skropstām es izmantoju šo te skropstu tušu, es viņu lietoju jau ļoti ilgu laiku un netaisos mainīt to, kā arī pirms tam skropstas izķemēju ar savu skropstu lokotāju. Šeit man iekšā atrodas matu gumijas rezerves gadījumiem, ja nu saplīst vai, piemēram, pietrūkst, tad viņas man šeit būs, un Viktora noslēpums, jeb Victoria's Secret Body Sprays ķermena atsveidzināt. Tagad gan tas ir viss, un tas ir viss, kas atrodas manā kosmētikas maciņā, kā arī pieņem, ka man soma ir tukša, man tā šķiet. Jā, tā ir. Un tas ir arī viss, kas atrodas manā skolas komā. Arī viss, kas atrodas manā skolas komā, un es ceru, ka jums patiks šis videoklis. Ja tas tā bija, jūs zināt, nospiediet lūdzu man like, kā arī subscribe manam kanālam, lai mēs varam sasniegt vairāk subscriberus, un lai mēs varētu sasniegt meetupu vai konkursus vairāk. Tā kā, jā, paldies, ka nostījāties, un čau!